kā lai tā krāsām neapsties, kā man krāsas ir. Viņš plūnoja. Kā tu darītu? Neatceros vairs. Aizbalants? Auto? Nu, uztais tā, lai tu redz. Tad tu žilēji.
Tā kā balodi baltu, pašus skaistākos vārdus vilkāk taupīt nav vērts. Ar nu pat iepazītajiem skaistajiem Māras Zālītes vārdiem un Jāņa Lūsēna mūziku dziesmā paši skaistākie vārdi aizsākām šo dziesmotās mīlestības piepildīto ziemas vakaru. Šovakar kora uz augšu dziedātāji ir patiesi aizkustināti piedzīvot muzikālos mirkļus kopā ar saviem diriģentiem, bijušajiem dziedātājiem un dziesmu draugiem Talsos. Visilgāk kora vadībā, mēģinājumos, koncertos, skatēs un svētkos bijusi diriģente Agrita Priedniece. Tieši viņai koris uzticēja ieskandināt šo muzikālo vakarēšanu Talsu kultūras centrā. Pie klavierēm šajā un vēl daudzās dziesmās koncertmeisters Artūrs Liepiņš. Mēs dzīvojam Latvijā, un mūsu tēvu tradīcijas, paražas un gudrības dažkārt pavisam nemanāmi dzīvo mūsu sirdīs un prātos. Iedomājieties kādu omulīgu zemnieka istabu, kurā ziemas laikā pie skalu uguns sapulcējušies visi kopā, lai radītu rokām darinātas vērtības, stāstītu stāstus un pasakas, dziedātu dziesmas un minētu mīklas, un to sauc par vakarēšanu. Un padomāts kārtām, ka mēs, koris uz augšu, esam piedzīvojuši īstu vakarēšanu 30 gadu garumā, pa trešdienas vakariem, kā nu sanāca. Ar dziesmām, jokiem, stāstiem un vēl visa kā daudz radīšanu. Turklāt pēdējie 5 gadi ierastajā vakarēšanas autumā bija iepinuši arī krietnu devu, saurupi klusu, radošumu pavadienu. Un tā tik tiešām, kā senos laikos, bija apīšana, arī gleznošana pa jaunam, rakstīšana un vēl ļoti daudz. Šovakar rokdarbu darināšana, diemžēl izpaliks, bet paši darbi gan būs klātesoši, un tas ir pārsteigums. Toties šobrīd mēs veltīsim gan jums, gan paši sev dažas mums tuvas dziesmas no ilgadējās dziesmu pura lādes. Dziedāšana ir arī mācīšanās. Mācīšanās saklausīt citus, mācīšanās sadarboties un, protams, apgūt jaunas un ne tik jaunas valodas. Esam dziedājuši igauniski, lietuviski, zviedriski, norvēģiski, islandiski, grenlandiski, somiski, angliski, un droši vien vēl kādā valodā un pat vienā nevalodā. Bet šovakar mēs jums dziedāsim latīniski Karla Dženkinsa dziesmu Cantate Domine.
gadsimta, garajos ziemas vakaros, kad rokas strādāja, prāts meklēja likumsakarības acīm redzamajā. Un vakarēšanas neatņemama sastāvdaļa vienmēr ir bijusi tiešām mīklu minēšana. Un tad arī šovakar dažādos veidos mēs aicināsim jūs iesaistīties mīklu minēšanā, un katras mīklas atminējums būs kādas mūsu dziesmas zīmīgais vārds. Mēs aicināsim jūs minēt 7 dažādas mīklas. Atminētāji, protams, skaitīs pārsteigums. Par ko, un kurš tas būs, par to parūpēsies nodrās acis Sinte un Paula šajā jaukajā zālē. Un galu galā kopīgiem spēkiem mēs mēģināsim atrisināt to krustvārdu mīklu, kas jūsu priekšā tagad atlabām neredzama. Tad ieklausieties pirmo mīklas stūri. Es uzdošu 4 mīklas, un tām visām būs viens un tas pats atminējums. Sarkana gotiņa zīda valdziņš. Pa priekšu balts, tāds zaļš, pēdīgs sarkans. Maza muciņa, krustiņš galā. Vīna vidķeris diegā pakārts. Vai kādam ir kāds variants? Ceļat rociņu, jā? Tad es aiziešu, un tad mēs varēsim tad saprast, kur tad būs tā īstā atbilde. Bet kā to Pīlāts vēl tā kā sauc? Tā kā savādāk. Pīlāts, bet kas vienā vārdā? Pīlāts, jā. Vienā vārdā, bet kas ir Pīlācis vēl? Nē, bet... Silpi, deres. Tas ir pieņemts? Pieņemts, jā. Bet viņus sauc vēl par ogu. Tā ir oga. Skaistākā oga pasaulē. Tā jau ir dziesma. Bet mums tā laikam arī ir, jā? Jā, varam vaļā pirmo strīpi. Un balvā mūsu Ivetas īpašais mājās gatavotais un ar sirsnību maisītais aveņu ievārījums. Un tad Rauļ, jūs esat uzminējuši nākamo dziesmu, tā ir Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa, visskaistākās ogas pasaulē. Un šo brīnišķīgo dziesmu mēs esam arī dziedājuši tieši pirms 10 gadiem savā dzimšanas dienas koncertā kopā ar diriģentu Matīsu Turču, un mums šo dziesmu patīk dziedāt vēl ar vienu. Un šovakar mums kopā muzicēs ģitārists, talsinieks Eduards Baris. Protams, diriģente mūsu Ieva Zilauce.
Neilgu, bet ļoti atšķirīgu laiku mums bija iespēja muzicēt diriģenta Mārtiņa Baumaņa vadībā. Un tas neparastākais šajā laikā bija mācīšanās uzrīkstēties vairāk nekā parasti. Šo sajūtu mēs vēl ar vienu mēģinam nepazaudēt. Lai saprastu to, kāda ir šī uzdrīkstēšanās, esam sagatavojuši nākamo uzdevumu. Mūsu otrā mīkla būs kā neliels mēmais šovs. Mēģiniet atminēt, kas ir tas, ko dara Arnis. Sev dodos. Jā, Man liekas, risinājums Veiselīte bija pirmā šī mazā mēģinājuma. Nu, saki, kas tas varētu būt? Glaznotais. Nu, jā, tieši tā. Tā ir glaznošana. Nu, tas pats. Balvā brīnišķīgs zīmējums, ko radījusi viena no mūsu kora 3 Inesēm. Jā, mūsu nākamais priekšnesums būs skaņu gleznošana, jeb citādi tā tiek saukta par improvizāciju. Redzēs, kā mums šodien sanāks. Arī Indrai šāda skaņu ota rokās būs pirmo reizi.
jāsaka, jā. Vienu dziesmu svešā mēlē jūs jau dzirdējāt iepriekš, bet tādā laikā, kad Mārtiņš Baumans pie mums bija, mēs savas latviskās mēles locījām ļoti daudz svešās valodā, sevišķi angļu valodā, jo viņš laikam iepriekš bija diriģējis Anglijā, tā kā mums daudz ko vajadzēja. Bet ne tikai angļu mēlē, bet arī bija citās valodās. Žēl, ka Mārtiņš nevarēja ierasties, bet tas ir attaisnojums, jo viņš dzīvo ļoti tālu tagad, Dienvidkorejā. Tā kā grūti ierasties. Bet tā. Bet, lai saprastu, kādas noskaņas mēs tālāk radīsim, aicinu jūs uzminēt kontinentu, ko centīsimies attēlot. Ja? Šajā kontinentā ir ļoti daudz valstis, un tur ir ļoti daudz valodas un tautas, un mēs arī centīsimies dziedāt vienā no šīm valodām, un tā, trešā mīkla ir saistīta ar kustībām, ko koris tagad demonstrēs, un tā. Man jau tur ļoti ilgi stāv viena roka, pat nemaz nezinu, kas būs, bet zinu jau nosaukumu. Par vēlu ir jau par viens kandidāts. Tad kurš kontinents? Olimpēks, jā, pagaida mazliet. Āfrika. Jā. Pat nemaz nenoklausījās, bet jau zināja. Tad uzvarētājām balvā mūsu prezidenta Simas gatavota asu izjūtu iesātināta mērce. Un tad tālāk, nākošā, tad lai skan šī tradicionālā dziesma no Āfrikas valsts Zimbabves, saucās Šošoloza, mūsu diriģentes Ievas vadībā. Un Āfrikas ritmus mums palīdzēs uzburt Artūrs Trautmanis. Visām tām ir viens un tas pats apvienojums.
ezerā dienu zied balta, rītā un vakarā sarkana. Vakarā nomirst, rītā atdzīvojas. Salmu kaudze pie debesīm, bet neviens salms nekrīt zemē. Zelta ciba ezerā. Viena māsiņa, visas pasaules valdniece. Man jau labu laiku, es skatos, ir viena pirmā roka, kas paceltas. Kas tas varētu būt? Pilnīgi pareizi, ka saule. Balvārītums laiku izdodā Indras grāmata, ko pasniegs pati autora. Saule ir vārda pasaules svarīgākā daļa. Skanēs Indras Kļaviņas dziesma ar autoras vārdiem Pasaules loki. Diriģente Ieva Zilauce, pie klavierēm Indra Kļaviņa, flautu ieskandēs Indra Ozola.
mūsu kors ir ne tikai nopietni koru draugi, bet arī jāstri, smējēji un trakulīgi ballētāji. Mums patīk dziedāt arī tāds trakulīgāks, bišķi dziesmas, nerātnāks, kā Seiskis dara Alutiņu, vai arī, piemēram, tā es dzēru, tur es dzēru, tur man tika. Vēl varu minēt, pasaki man vēlreiz. Nu, bet šoreiz jums skatītājiem vienam būs jānāk priekšā, jāatmin mūsu mīkla, jo jānāk vienam noteikti priekšā, jābāž uz roku tajā melnajā. Būs drosmīgais, kurš nāc? Jā. Meitenīt nāc. Nu tad nāc priekšā. Vēl bija turpinājums tam kunstam sakāt? Nē, jābāž rokas iekšā un tad jāmēģina uzminēt, kas tas ir, un tad mums tās mūsu tiesmas samēr nosaukumi. Lēc iekšā, čanti, kas tur varētu būt? Tas varētu būt skujas. Jā, bet kā tas? No kāda koka. Eglis. Jā, pilnīgi pareizi. Un balvā būs Igora darinātā brīnumainā eglīte, ko pasniegs pats autors. Tātad nākošā dziesma tad ir ar zīmīgu vārdu egle, un nosaukumā tā būs Jāstrā latviešu tautas dziesma, arī Šķepas apderē, tumša, tumša tā eglīte.
dziedāšana arī, protams, ir smiešanās un enerģiska uzlādēšanās, bet tā kā jau latviešu dvēselē raksturīgs, arī emocionālu asaru meklēšanu un atrašanu. Viena no tādām dziesmām, kas allaž aizkustina, ir Kārļa Lāča dziesma ar Jāņa Elsberga vārdiem, kas rakstīta Liepājas teātra izrādē Putvējiņi. Putvējiņi palīdzēt izdziedāt Putvējiņu stāstu. Aicinām mūsu kādreizējo tik ļoti iedvesmojošo diriģentu Matīsu Tuču.
dziesmas. Tomēr mūsu zemes pastāvēšanas jēga vislabāk var apjaust tieši dziesmu svētkos. Izdziedot kopīgus sapņus, cerams vakardienē atsākās sāpes, sajūtot vienam otru kopā ar skatītāju tūkstošiem. Tad uz 6. miglā jums jautāsim, kas kopīgs visām tautas dziesmām? To nolasīs Dina un Inga. Malēņa Dievu lūdzu, lai rociņas atpūtāsi, lai salūdza dzirneļus, kamēr jaunas kaldināja. Nedod Dievs vītolam baltu ziedu noziedēti, nedod Dievs man bēdiņu, es nemāku bēdāties. Nāc, Dieviņ, tu pie manis šovakar vakarēt. Sveces dega neskaliņas, nevajag ūdens istabā. Met Dieviņ zelta krustu šīs istabas dibināja, kas neēdīs, lai paēda, kas nedzēris, lai padzēra. Dievs man deva, Dievs man deva, Dievs rokā neiedeva. Dievs rokā neiedeva, ja es pati nestrādāju. Nu vai kādam ir kāds variants? Andrej? Es jau neprasīju dziesmu, es teicu, kas ir ko? Jā. Es domāju, ka neveidojās kaut kāds īpašs kontra. Es nezināju par programmu, tā kā es drīkst atbildēt to Dieviņu. Bet vispār kopīgs ir vārds tikai, un tas ir viens – Dievs. Bet dziesma ir Dievnams. Pilnīgi pareizi. Balvās saņem Akritas un Ineses rūpīgi darināti rokdēļi. Antra triks pie zeķēm. Labi. Lai skan Uģa Prauliņa dziesma ar tautas dziesmas vārdiem Dievainas. Diriģente Ieva Zilauce, pie klavierēm Artūrs Liepiņš, flauta Indra Ozola, soprāna solo Ieva Tīruma.
tagad pēdējā 7. mīkla. Mūsu mājas kamīnā rotājas liesma. Katram īstam latvietim sirdī seko. Siembijā, grociņbijā. Tu paceļat, kāds cits izņemot antru un vēl kādu. Tā, es atradu, es iešu pie kādu citu. Tā. Tātad, kas tad skan tai sirdī? Dziesma. Pilnīgi pareizi. Pašo atminējam dziesma. Balva ikvienam no jums un mums pašiem. Imanta Kalniņa dziesma apliecinājums. Viktora Kalniņa vārdiem kopā ar mūsu brīnišķīgo bezgalvu pacietību diriģentu Ievu Lauci, flautistu Indru Ozolu un Indru Pļauņu pie klavieriem.
Ja tā būtu smaga, tad tā būtu alva. Ja tā būtu salta, tad tā būtu halva. Ja tā būtu nopelnīta, tad tā būtu balva. Lai šo mīklu atminētu, vajadzīga Jums nu diena ir bijušas labas un skaidras galvas. Un lūk, mūsu supermīklas atminējums, ko kopīgiem spēkiem esam atrisinājuši, ir uz augšu. Tas ir mūsu dārgā kora nosaukums. Saulgrieži ir pagājuši, Ziemassvētki vēl priekšā, tūlīt, un tā ir gaismas manifestācija, tā ir uzvara pār tumsu. Un šis laiks ir tāds pavisam dīvains. Jebkurā sirsniņā, jebkurā mājā mums gribās teikt paldies, piedod, kaut ko uzdāvināt, bet Ziemassvētki jau nav dāvanas, Ziemassvētki ir kopā būšana. Un lai šis vakars mums būtu tik skaists, tik jauks, tik interesants un piepildīts, kā saka, ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet. Un mēs gribam teikt paldies visiem, vispirms jums, kas atnācāt. Un tagad mēs gribam teikt ļoti lielu paldies mūsu pirmajai diriģentei, Agritai Priedniecei. Gadiem, ko tu veltīji korim. Ja nebūtu tevis, tad nebūtu mūs. Paldies! Nākošais paldies mūsu nākošajam diriģentam, Matīsam Tučam! Paldies tev par jaunības dzirksteli, ko tu neļāvi mums apdzēst un aizmirst. Paldies tev par visu! Protams, ļoti milzīgs paldies ir mūsu nākošajiem diriģentiem, kuri, diemžēl, šovakar nevarēja ierasties. Tas ir Mārtiņš Baumanis. Kurš iemācīja mums būt ļoti drosmīgiem. Jūs dzirdējāt šo te improvizāciju, kas nemaz nav tik vienkārši. Un mēs parasti ļoti baidījāmies no šīs improvizācijas, no nedod Dievs, ka kāds uz tevi, ka viņš parādīs uz tevi, ja? Un ka tev ir jāiesāk. Tā kā paldies Mārtiņam, mēs ceram, viņš rakstīja, ka viņš būs janvārī Latvijā, un mēs ļoti ceram, ka mēs viņu sagaidīsim ciemos. Un mūsu nākošā diriģente bija Agnese. Jā. Meitene no Ventspils, tagad Rīgā, un arī viņa nevarēja ierasties, diemžēl, bet viņa sūta ļoti mīļus sveicienus visam korim, visam kolektīvam, un, es ceru, ka varbūt viņa kādreiz vēl atbrauks pie mums. Un mūsu
vislielākais paldies mūsu drosmīgajai, pacietīgajai, labestīgajai, dzirksteļojošajai diriģentei Ievai Zilaucei. Katrā korī ir diriģents, un diriģentam labā roka ir kormeistars. Mūsu kormeistari šobrīd ir mūsu Indra Kļaviņa. Indra, milzīgs paldies par tavu radošumu, par tavu erudīciju, par tavu enerģiju un arī šo te dzirksteni. Paldies tev par dziesmām, paldies tev par šo vakaru, par scenāriju, par tekstiem. Paldies, ka tu mums esi. Es ļoti ceru, ka zālē ir arī vēl citi kormeistari. Es ļoti gribētu aicināt Solveigu Dāvidsoni. Nu žēl. Ēriku Grīvu. Nu labi, nu tad lieliem soļiem mēs esam atnākuši līdz Rauti. Tu mums neviens koncerts nevar noritēt bez labiem koncertmeistariem. Mūsu koncertmeistars Artūrs Liepiņš. Paldies, Artūr! Un ļoti, ļoti lielu paldies es gribu teikt mūsu iepriekšējai koncertmeistarei, kas mūs pavadīja ļoti daudzus gadus, talantīgā Ilze Baice. Nu žēl. Žēl. Labi. Nu tad, protams, ļoti, ļoti liels paldies. Es ļoti ceru, ka ir zālē ieradusies bijusi kultūras nodaļas vadītāja Ina Jurkeviča, kas mums bija kā krustmāte korim, kas ļoti daudz palīdzēja un vienmēr bija ar mums kopā. Ina, lūdzu. Viss plūst, viss mainās. Tagad mums ir metodiskā nodaļa. Un gribam pateikt paldies metodiskās nodaļas vadītājai Madarai. Un, protams, kā tad bez mūsu mājām? Man jau sirdī tuvs ir vecais nosaukums Talsu tautas nams. Nu, nespēju es viņu izraut no sirds. Nu, piedodiet jauno nosaukumu, kas ir ielikuši. Tātad, paldies mūsu tautas nama vadītājai Elzai. Piedodiet! Ļoti liels paldies, Paula, tev par to
organizatorisko pusi, ka tik daudz palīdzēja. Un ļoti liels paldies, Sintija, tev, ka piekriti palīdzēt mums novadīt šo skaisto vakaru. Ticiet vai nē, bet mūsu korī, man gribās teikt tādu stipru vārdu, tādu pamatīgu, kruntīgu vārdu, dzied 9 veterāni. Visu cieņu, vai ne? 4 no tiem, ticat vai ne, dzied 30 gadus. Mēs ļoti gribam mīļi apsveikt šos ilgadējos dziedātājus, ka viņi ir tik uzticīgi mūsu korim. Iveta. Vīga. Vaira. Un mūsu tenors Roberts. Kā Itālijā viņu nodēvēja Bella Giganto. 25 gadus dziedu es. Nu, nevaru aiziet no šī kora, nu nevaru. Tālāk mums ir 24 gadi. Mūsu kora mamma. Ligita. Ligita mums ir arī ne tikai kora mamma un ilgdziedātāja, viņa ir mūsu kora makaturētāja. Un pateicoties viņai un viņas neatlaidībai vākt naudu un ieturēt kārtību naudas lietās, mums ir jauni tērpi un ir šis vakars. Vēl 24 gadus šī korī dzied Arvis, mūsu. Viņš sāka kā tenors Andersons. Tev jau nav, bet Ligitai tā ir. Un 20 gadus šī korī uzticīgi dzied mūsu tenors Gints. Nu labi. Māc. Viss cieņ. Nākošais paldies. Mums taču ir ļoti labs kolektīvs un mums ir ļoti labi dziedātāji. Un mēs ļoti lielu paldies gribam teikt mūsu brīnišķīgajai solistei Ievai Tīrmai. Nākošie palīgi jūs jau redzējāt. Mums bija brīnišķīgā flautiste Indra. Paldies! Vēl lieli palīgi bija ģitārists Eduards.
Un uz bungām un ar balsi mums piepalīdzēja Artūrs. Kā jau parasti, tas jau nav nekas jauns, ka es atkal kaut ko sajaucu. Gadi, nāk nevēl tikai radiņi. Ieviņ, šis bija paldies tev pie ziediņa. Tā, kas tad vēl? Vēl palīgi, kas ļoti daudz palīdzēja, lai šī zāle būtu tik skaista, lai būtu šī brīnišķīgā, interesantā krustvārdu mīkla. Ļoti daudz mums palīdzēja Iveta, Dana un Agrita. Ka pie ziediņiem ir interesanti tādi veidojumi. Tās autors ir mūsu... Jā! Nu jau, viss plūst, viss mainās, viss nāk un aiziet tālumā. Un arī viss labais kādreiz beidzas. Lai tas viss. Lai, man vēl ir sāktos kaut kas vēl labāks. Jā, un tagad turpināšies. Ar to viss nebeidzās. Ja ir sumināšana, tad ir sumināšana, ir sveikšana, un tālāk es došu vārdu Talsu novada domes izpilddirektoram Agrim Rozenfeldam. Labvakar visiem! Labvakar, jubilāri, 30. Tas nav maz, un tas nav arī daudz. 30, tas nozīmē, ka jums ir savs raksturs, jums ir savi tīkļi, jums ir savi stīkļi, jums ir savas balsis, un jums ir kaut kas, kas jūs vieno, bet tā droši vien ir dzīve. Bet, lai tā dziesma skanētu, jums ir vadītāji, kur es gribu teikt šodien milzīgi paldies par to, ka viņa katru reizi, lai šīs skanīgās balsis savāktu kopā, noslīpētu, brauc no Rīgas pie mums un ir kopā ar mums. Paldies! Un vēl kā jau dzimšanas dienā vienmēr kaut ko novēlu, vai ne? Te es jums novēlu skanēt tik ilgi, kā diviem cipariem ir vēl viena nulīga. Paldies, Agrim. Tālāk dodu vārdu Talsu kultūras centra direktorei Elzai Rozentālei un metodiskās nodaļas speciālistei Madarai Bīķei. Nebūtu jums ar muguru jārunā, mazliet pagriezīšos pat kori, jo šis apsveikums un mani novēlējumi vārdi būs tieši jums. Ieva un Indra arī klausās. Un 30 gadi, tas ir ceļojums, kas bagāts ar melodijām, sapņiem un noteikti ar smagu darbu. Jūsu balsis ir izskanējušas ne tikai mūsu pilsētas zālēs, bet arī tālu aiz tās robežām, nesot Latviju un tās dziesmu garu pasaulē.
Jūs ne tikai dziedat, bet arī vienojat cilvēkus, stiprināt mūsu kultūru un tradīcijas. Lai šī diena ir ne tikai atskats uz paveikto, bet arī iedvesma turpmākajam. Lai katrs akords, kas šovakar ir izskanējis, ir apliecinājums jūsu talantam un deksmei. Mēs sveicam jūs šajos svētkos un novēlam turpināt celties uz augšu. Un šajā brīdī es vēlos pasniegt Talsu kultūras centra atzinības rakstu Ievai Zilaucei par profesionālu darbu un pašaizliedzīgu ieguldījumu jauktā kora uz augšu attīstībā. Tāpat šī kora darbība nebūtu iedomājama bez brīnišķīgās kormeistares Indras Kļaviņas. Protams, mūsu brīnišķīgais pianists, kormeistars ne, bet koncertmeistars Artūrs Liepiņš. Un šodien mēs vēlamies no sirds teikt paldies, un, kā zināt, teikt paldies nekad nevar būt par daudz. Paldies visiem tiem, kuri jau gadiem ir devuši savu ieguldījumu jauktā koru uz augšu attīstībā, un pēc šī vakara sapratām, ka arī nopietnā vakarēšanā. Bez viena nav veseluma. Ik katra kora dalībnieka neatlaidība, jūsu ieguldītais darbs un mīlestība ir kā neatņemama sastāvdaļa no kora muzikālā ceļojuma cauri laikiem. Tādēļ atzinības raksts, ko pasniedz Talsu kultūras centra metodiskā nodaļa par ilgadēju dalību un godprātīgu ieguldījumu jauktā kora uz augšu attīstībā Inai Krūzei. Robertam Zaviņakam. Silvai Pilēģei. Guritai Tauriņai. Ligitai Dosbergai. Lairai Blumbachai. Arvim Andersonam. Anitai Grīvai. Ivetai Strupei. Un Gintam Pucītim. Veltīt savus 20 dzīves gadus un vēl vairāk korim, tas ir ļoti daudz. Jūs esat pelnījuši pateicības vārdus, un es siltus vēlējumus vakarēt vēl daudzus gadus kopā. Vakarēt kopā ar mīlestību, ar prieku un kopā būšanas prieku tādu, kas nekad nebeidzās. Lai top!
kurš vēlas sveikt kori, kas vēlas kaut ko pateikt, kaut ko novēlēt? Ļoti patika, lai jums turpmāk veicās, un kurs atbalsts novēlu jums nākošos 30 un vēl tālāk daudz skaistu dziesmu, daudz skaistu koncertu un daudz muzikālu ceļojumu apkārt pasaulē. Nākat, ko te tik kautrīgi, droši. Jārunā būs mikrofonā. Jā, nu tad jau. Mīļais kurs, ka tādi 2 eks un vēl eks, tad mēs tā esam sadraudzējušies ar Gintas, pateicoties Matīsam Brījā, bet nevarējām neatbraukt šeit. Un patiešām gribam pateikt sirsnīgi paldies, un lai jūs tās skaistās kleitas un balsis to vēl dzirdātas, un lai viņas skan patiešām. Un tad, kad jums ir nogurums, tad mēs dosim prezidentiem, lai jums izdēlam nākamajā mēģinājumā. Mīļais uz augšu, lai skan un ir saldi arī nākamajos 30. Ginta un Aija. Sirsnībā un mīlestībā sveicam tevi uz augšu 30. jubilejā, lai rodi dziesmu, prieku jaunām virsotnēm, ko sasniegt kopā ar kori. Eks uz augšu, Aija un Ginta un Kārta. Vai vēl būs kāds, kas vēlas kaut ko teikt? Jūs jau zināt, ka es sāku runāt, es runāju daudz, un tā es nebūs izņēmums arī šodien, tāpēc ir tā piedodiet. Tieši tāpēc. Es zinu, cik grūti ir stāvēt. Es zinu, ka tās brīdis jau, kad ir nodziedāts un liekas, lielais uztraukums jau ir nolikts ar makītēm, dažām pie zemes un dažām vēl tā trīcošā roka jāpietur. Bet šis saviņojums, aizkustinājums jau tūlīt noplok. Lai viņš nenoplok. Lai nenoplok šovakar, lai nenoplok pēc Ziemassvētkiem nākošgad, pie nākošajiem 10. Nu, cik to redzēt, rādīs laiks. Tāpēc visiem kopā, jo man ir milzīgi daudz pazīstami mīļu acu pāri. Mīļu vajag, kam droši vien es labprāt iedodu puķu katram. Un tāpēc es vēlu protams, cietāk prieks, protams, mīlestība, pacietība, kopā būšana, kā jau pārāk beidz, es neatceros. Uzmanību, kredību, panākums, disciplīnu, īpaši, kad ir līdzi, tāpēc es vēlu
Bet jūs vēl neejat prom. Jums vēl jānoklausās būs pēdējais skaņdarbs. Koncerts vēl nav beidzies. Ja es būtu zinājusi, ka tā būs, es nebūtu nemaz teikusi, ka jāsveic. Tagad ir visi pa vietām, ja? Nu tad, mīļie, lai skan pēdējā šī vakara 4. adventas, arī jūsu jubilejas, kā teikt, dziesma, ar ko mēs arī noslēdzām, un tālāk dodam noteikti, ka jubileja apālējās, taču arī bišķiņ, vai ne? Ja? Nu tad, lai skan.